4272, nāc man līdzi, ja tu gribi izdzīvot, ja tu gribi ēst cukuru. Tātad par cukura vilmaiņas uzlabošanu uzburšu ainiņu, par ko šodien būs stāsts. Kad jūs apēdat jebkāda veida ēdienu ar ogļhidrātiem, tas jau tiek sākts šķelt mūsu mutē ar siekalām, tālāk tas nonāk zarnā, tur vēl vesela sērija ar gramošanas enzīmiem šo cukuru saskalda par sastāvdaļām. Viena no šīm sastāvdaļām ir glikoze. Glikoze nonāk aknā, akna to vai nu krāmē jūsu riepā, vai nu sūta šūnām enerģijā, lai šī glikoze vairāk nekrāmētos riepā un tiktu izmantot enerģijā. Tai skaitā arī jūsu imunitāte ir nepieciešama šī enerģija. Tad šī sērijā tieši par insulīna receptoru, kurš atrodas uz šūnām un atbild par to, lai šis cukurs glikozes formā tiktu iesūkts jūsu šūnā un tālāk varētu tikt izmantots enerģijā. Un insulīna receptors tam visam ir priekšā uz šūnas membrānas, tas atrodas, tas izskatās tieši šāds, šī diagrammā. Insulīna receptors pats cukuru iekšā šūnā nevelk, tas padod tālāk glikozes transportiem, kas ir dažādi. Tad insulīna receptors saka glikozes transportiem veries vaļā, lai iekšā šūnā glikozi. Un šī kontekstā tieši inozitola, no inozitola taisītas signāla molekulas šeit ir tikai viena no tām. Inozitols tāpēc ir svarīgs, inozitols tāpēc var palīdzēt labāk strādāt šiem insulīna receptoriem, tāpēc inozitols ir viens no tādiem kā insulīna rezistences salabojošiem faktoriem, kas var palīdzēt. To var nopirkt kā uzturu bagātinātāju un maukt. Inozitolu sintezē tavs organisms katru dienu pa dažiem gramiem, bet ja tavā organismā hroniski iekaisuma dēļ ir hronisks NAD un magnija deficīts, kas ir vitāli nepieciešama arī inozitola sintēzei, tad organisms saka tā, klausies, man tavu DNS aizsargāt ir daudz svarīgāk nekā inozitolu taisīt, un tavā organismā ir inozitola deficīts, kas ir viens no veidiem, kur veidojas insulīna receptoru rezistence. Un šī ir baigi smuka bildīte, te gribēju jums parādīt to, ka inozitols ir ļoti, ļoti svarīgs un būtisks tavā insulīna receptora darbībā. Tas tiek izmantots ne tikai šī vienā vietiņā, kur tiek padots signāls no insulīna uz glikozes šiem transportiem. No inozitola tiek veidotas ļoti daudz dažādas molekulas, kas darbojas šī insulīna sistēmā. Būs pārāk kompleksi šodien to visu izsmelt. Mana galvenā būtība šim stāstam ir tāda, ir uztura bagātinātāji, kas var uzlabot cukura vielmaiņu. Un insulīna rezistence es biju papētījis arī iepriekš tīri tādā kontekstā, ka insulīna rezistence izraisa tāds iekaisumus Insulīna rezistence izraisa fosfatāzes arī, kuras ir iekaisumu stimulētas. Iekaisumi stimulē fosfatāzes, fosfatāzes izraisa insulīna receptora disfunkciju. Un notiek tas tā, kad insulīna receptors tiek stimulēts, tam otrā pusē, kas ir šūnas iekšpusē, tas pievelk klāt fosfāta grupu sev pie šī insulīna receptora astes, kā sacīt. Un tas nodrošina arī tālāk šo insulīna signāla padošanu, piemēram, uz glikozes transportiem. Bet fosfatāzes tur sēžot apkārt visu laiku šim insulīna receptoram, tiklīdz tā fosfāta grupa tiek pievilkta klāta pie insulīna receptora, fosfatāzes šo fosfāta grupu uzreiz norauj nost, un tas ir vēl viens veids, kā veidojas insulīna rezistence. Šos procesus var patraucēt, to iekaisuma procesus, iekaisuma izraisītās fosfatāzes var pabloķēt nedaudz vanādijs un cinks, un šīs tādas divas lietas ir nopērkams kā uztura bagātinātājs, un savukārt hroms šī situācijā tā kā palīdz šim insulīna receptoram būt efektīvākam, un tev līdz ar to pie mazāka insulīna daudzuma tu vari dabūt šūnā iekšā lielāku cukuru daudzumu. Kas ir labi? Mazāk insulīna,
ir labi. Jā, un kas tad tā insulīna rezistence ir? Es domāju, ka daudz no jums, kuriem vispār interesē šī tēma, jūs jau esiet bijuši pie ārsta, paaugstinātu cukura līmeni, glukozes līmeni asinīs. Jūs visu laiku redzat asins analīzēs, citās šīs problēmas ar insulīnu jūs redzat, un jūsu ārsts jums jau sāk stāstīt, kāda ir dzīve ar otro diabētu. Pilnīgi novēršama kaita, kā sacīt, nekādus medikamentus visu mūžu maukt nevajadzēs, panikot nevajag, vajag biškucīt saprast, kā to insulīna receptoru darbību var uzlabot, bet tas, kas tālāk aiz tā insulīna procesa notiek, izstāstīšu, tas viss ļoti būtiski ietekmē lomu, bet tas būs stāsts citai reizei, šoreiz tāds neliels apskats. Aiz insulīna receptora sākās glikolīze. Šis te pirmais posms, kur glikoze tiek pārtaisīta par piruvātu 10 enzīmu procesu. Šī enzīmā ļoti svarīgs ir magnīs un vēl šis tas, par to nākamreiz. Un šis piruvāts pēc tam tiek konvertēts uz acetilkoa, un šis acetilkoa ir tā kā super molekula, nenormāli centrāla mūsu vielmaiņā. Šis acetilkoa iet iekšā Krebsa ciklā, kur tālāk tiek ražota mums enerģija, un viss kaut kas priekš mūsu vielmaiņas, nenormāli svarīga molekula mūsu vielmaiņā. Acetilkoa mūsu organisms var uztaisīt tātad no cukura, glikoze, piruvāts, acetilkoa. Acetilkoa var uztaisīt no proteīniem, acetilkoa var uztaisīt no taukiem, acetilkoa var uztaisīt no ketoniem. Tā ir centrāla, nenormāli svarīga molekula, kas ir nepieciešama mūsu vielmaiņai. Ja? Un tālāk acetilkoa iet iekšā Kreba ciklā. Kreba cikls ir ļoti kompleksa struktūra mūsu mitohondrijos, kas sagatavo izejvielas priekš elektronu transporta ķēdes. Elektronu transporta ķēdes pēdējais ķēdes posms ir oksidatīvā fosforilēšana, kur tad arī tiek ražots ATP, mūsu universālā enerģijas molekula. ATP šī kontekstā vienkārši spēja aktivizēt miljonus procesus mūsu ķermenī, dažādus receptorus, dažādus transporta proteīnus, dažādus vielmaiņas procesus, ko nevar tā vienkārši uzskaitīt. Tie ir pārāk daudz un nav šī video galvenā tēma. Tātad fosfatāzes ir procesi, kas sačakarē šos te insulīna receptors. Tas ir viens no veidiem, bet ko es ar šo te materiālu gribēju pateikt tā, ka arī glikolīzē var palīdzēt dažādi uzturbagātinātāji, arī piruvāta dehidrogenāzei ir nepieciešami dažādi vitamīni un minerālu vielas. Krebsa ciklā vispār tur vajag pustonu ar dažādiem suplementiem, lai tas normāli nostrādātu, vai, protams, arī uzturu. Ja? Un elektronu transporta ķēdei arī vajag visādas lietas. Un, ja nestrādā kāds no šiem te posmiem, tad arī tev iestājās insulīna rezistence. Insulīna rezistence ir tātad veidojās no diviem tādiem lielajiem iemesliem. Viens ir iekaisumi, kas veido insulīna rezistenci. Otrs ir tavs uzturvielu, minerālu vielu deficīts, kas arī var izraisīt gļukus kaut kur šī vielmaiņā un izraisīt tātad insulīna rezistenci. Tas nejūtās labi, tev sākās ādas problēmas, tu paliec resns, smadzenes pārstāj strādāt, viss ir slikti.lv. Turklāt tev ārsts jau sāk skaitīt naudu, cik tev tas izmaksās mēnesī medikamentus dzerot. Jā, un kas ir baigi interesanti ar insulīna receptoriem, tie ir ļoti līdzīgi receptoriem, kas ir mūsu smadzenēs un izmanto augšanas faktorus, kas uzlabo mūsu smadzeņu darbību. Un pie insulīna receptoriem ir tādi iekaisumi, ka pie insulīna rezistences ir tādi iekaisumi, kas var sabojāt arī šo te smadzeņu augšanas faktoru receptors. Un vienkārši sakot, ja tev ir insulīna rezistence, tu paliec lēnām arī debīlāks un depresīvāks, jo tavas smadzenes nespēja mainīties. Labi, insulīna rezistence, kā tas varētu izskatīties tīri vizuāli? Tev būs šādi te brūni pleķi kaut kur uz tavas ādas, šīs ir vienkārši bildes no Google. Ja tu kaut ko sev tādu redzi, man tev ir sliktas ziņas, varbūt pie ārsta pat nevajag iet, tev ir insulīna rezistence. Jā.
Ja tu redzi šādas te ādas izaugumus, tā ir arī insulīna rezistence. Nu, un kā jau es minēju, tev ir chroms, vanādijs un cinks, 3 minerāli, kas dažādos veidos var uzlabot insulīna receptoru aktivitāti. Saprast, kas ar mikroelementiem notiek tavā ķermenī un tos vajag tiešām lietot, tu vari izdarot šādu testu. Šis ir reports tā kā no oligočekādas testa. Tev par rokas ādu iešauj ar lāzeru, atstaroto staru, kas tur atstarojās, tas tiek uztverts ar sensoru. Dators izanalizē šo te atstaroto staru un pasaka kaut ko par tavām minerālu vielām, kurā virzienā, kurš minerāls tev varētu būt. Vai tas ir nedaudz pa maz, vai tas ir nedaudz pa daudz, kā šī gadījumā. Čalis vai dāma, es nezinu, no kā šis tests ir, tas vienkārši ir izrauts no interneta. Ar kāliju ir nedaudz pāršaus pār pa strīpu, jā, bet kur mums ir chroms, ir nelielā deficītā, un vanādijs ir nelielā deficītā. Un ja tev ir šī insulīna rezistence un tu ieraugi sev kaut ko līdzīgu savā testā, ir skaidrs, ka tev šos minerālu vielas varbūt vajadzētu palietot kā uzturbagātinātājs vai meklēt, kur šīs lietas ir uzturā un mēģināt ēst tādu ēdienu. Daži piemēri no iHerba. Vanādijs ar chromu kopā 180 kapsulas, 18 eiro, 10 centi par kapsulu, droši vien katru dienu pa vienai, un tu varētu ar laiku atjaunot sev šīs minerālu vielas, mēģināt uzlabot savu insulīna rezistences problēmu. Inozitols. Tieši majo formā un kiro formā divas inozitola formas. Šis uzturbagātinātājs ir tieši priekš dāmām. Dāmas zina labāk, ko ar to inozitolu darīt nekā džeki. Un šos uzturbagātinātājus tu vari praktiski nopirkt un lietot, lai uzlabotu savu insulīna receptoru efektivitāti. Es šoreiz nerunāju par 10 citām lietām, kas var uzlabot insulīna efektivitāti. Nosaukšu dažas no tām: berberīns, alfa-liposkābe, kvercetīns, kanēlis, zaļā tētās ekstrakts, kurkumtās ekstrakts, rodeola, koenzīms Q10. Tas viss var palīdzēt ar insulīna rezistenci. Es šoreiz pieminēju tās lietas, kuras ir raksturīgas tikai insulīna receptoriem un nekur citur principā tālāk cukura vielmaiņā vairs neuzpeld. Nākamajā video es pastāstīšu par procesu tieši glikolīzi, kur no glikozes tiek sintezēts piruvāts, kas ir tāda tā kā nākamā lielā centrālā molekula mūsu cukuru vielmaiņā. Arī glikolīzē ir pāris enzīmi, kuriem var šo to iebarot, lai tie strādātu labāk. Glikolīzi mēs varam iespaidot ar dažādiem procesiem savā dzīvē, kā keto, gavēšana un aktīvs dzīvesveids. Tas viss uzlabo insulīna receptoru efektivitāti. Par to nākamajā video. Čuriju!